Svarīgākais no noslēdzošās Rail Baltica draugu grupas sanāksmes šeit, Strasbūrā, kuras viņa sasaukumā, protams, bija pēdējā. Un gribu teikt to, ka bija visu ieviešanas institūciju pārstāvji, tātad no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, arī bija Somijas ministrija klāt un attālinātā formā, un arī Poļa viceministrs atbildīgais par transportu un infrastruktūru. Un, protams, bija Rail kopuzņēmuma vadība un Katrīna Trautmane, tātad Rail Baltica koordinātori, ļoti daudz darba ieguldīja šī projekta attīstībai. Un, protams, bija mani kolēģi no Eiropas parlamentārieši, no visām 3 Baltijas valstīm, arī no Somijas. Un galvenais secinājums ir sekojošs. Baltijas visas 3 valstu institūcijas ir iesniegušas projekts Savienot Eiropu finanšu instrumentam 2024. gada janvārī, projekts par kopējo summu 2,2 miljārdu eiro. Varbūt, ka arī tenderī visu nedabūs, bet zināmu summu es esmu pārliecināts iegūs Rail Baltica projekts. Un vēl būs viens uzsaukums šī 7 gadu budžetā, tātad līdz 2027. gadam šis periods ir. Tas būs nākamgad, 2025. gadā, un tad arī faktiski šī fonda nauda ir izsmelta līdz termiņa beigām. Līdz ar to rodas jautājums, kā mums turpināt šo projektu, kad būs būvniecības stadijas visās 3 valstīs Rail Balticam. Man bija prieks dzirdēt, kā Lietuvas viceministre minēja to piemēru, ka viņi jau tagad Lietuvā strādā pie daudziem variantiem. Tā saucamā situācijas, kad jūs varat paņemt valsts naudu un pēc tam jau nākošajā 7 gadu periodā no 2028. gada šo naudu atgūt caur uzvarētu tenderi no šī kārtējā uzsaukuma un tādējā veidā šo fondu finansēt vai meklēt ceļus privātai partnerībai, privātai publiskai partnerībai vai meklēt ceļus kaut kādā citā veidā finansēt. Un, diemžēl man jāsaka, ka Latvijā, diemžēl tā situācija ir izveidojusies tā, ka finanšu ministrija un lielā mērā arī valdība kopumā jau daudzus gadus saprot, ka Rail Baltica ir tikai satiksmes ministrijas projekts, kuru finansē tikai no šī Savienotā Eiropas finanšu instrumenta, no kura no Eiropas nāk 85%, un tad finanšu ministrija vienkārši jāparūpējas par 15%. Tā šo projektu nofinansēt nevar, un es domāju, ka šī saruna bija arī būtiska politiķiem, gan no Latvijas, gan no citām Baltijas valstīm saprast, ka šis ir tas risinājums, kā jums ir jāatrod periodā, kad būs pārāvums šī projekta finansēšanai no ierastā finanšu avota, ja tā varētu teikt, tad tas jāatrod citi risinājumi. Par to ir laicīgi jāved sarunas un jāizbeidz šī situācija, kā finanšu ministrija par to neatbild. Valdība to uzliek par pienākumu satiksmes ministrija veiksmīgi startēt šajos Savienot Eiropu finanšu instrumentu fondu tenderos, un viss jautājums ir atrisināts. Tā mēs paliksim pie nepabeigtiem projektiem, un es atsagādinu, Latvija atrodas pa vidu Baltijas valstīm. Tātad tas tā nevar palikt, ka Latvija savu darbu neveic, un vienīgie, kas tiek savienoti ar Eiropu, ar Varšavu, ar Berlīni un ar citiem dzelzceļa līnijām ir lietuvieši. Tā tas nepaliks. Katrā ziņā mums ir jāatrod kopīgi risinājumi valdības līmenī, kādā veidā šo projektu attīstīt, bez jebkādām raganu medībām vai kādām citām situācijām, bet ar konstruktīvu sadarbību.